ielas riepām. Ko tik te nevar redzēt? Čezetes, Kaurīši, Īži, Minskas un citas sen aizmirstas motociklu markas. Arī ekipējumam nav jābūt pēc labākajiem motokrosu paraugiem. Daudz iztiek ar veltiņiem, vecām vatiņa jakām un vectēva mantotām aizsargķiverēm. Visi startam gatavi un sacensības var sākties. Brauciens ilgst 20 minūtes plus 1 aplis. Jau pirmajos riņķos nespēkā pakrīt daži slēpotāji. Uz viņu kājām un rokām gulstas milzīgas lodes. Daudziem neiztur vecie moči vai salūst slēpes, un sacensību beidz tikai puse dalībnieku. Tā izskaitā arī mūsu favorīti – Raivis un Alvis. Starts bija perfekts. Jūs pat bijāt pirmā līkumā ceturties, taču beigās īsti nesanāca. Tur sanāca spūrēs iebraukt un sanāca, nokritām arī. Un tad braucām tikai. Sajūgs ar salūzi, otrajā aplī. Nokritām, un tu visu laiku braucam bez sajūga. Alvi, kā tev kā slēpotājiem pirmā sacīkst? Normāli kājas lupatās. Tas ir kā? Sāp piekusušas. Nevarēja vairs pastūrēt beigās. Gan arī pieķos ierāva vienreiz. Slēpes. Pirms starta puiši aizvadīja tikai vienu treniņu. Tiesa, pagājušā sezonā vienos mačos braukuši jaunākajā grupā, taču sacensību tā arī nepabeidza. Tā ka viņus var apsveikt ar pirmo finišu. Kā jūs izpunktierējāt piedalīties tādā sacensībā? Vispār, kā jūs izvēlēties, kāpēc skioringu? Nezinu, mēs pa vasaru močiem tur pa mājām braukājām un izdomājām, ka vajadzētu pamēģināt. Tad puišiem palīgā steidzās tētis, kurš sagādāja 1974. gada izlaiduma Kaurīti. Lai to savestu kārtībā, esot pagājusi visa vasara, bet paralēli puiši slīpējuši braukšanas tehniku aiz moča velkot trīsriteni. Šie treniņi devuši izpratni, kā jābrauc ziemā, jo sevišķi līkumos. Es pamanīju, ka līkumos tu bišķi pievelc to auklu, un tā kā mocis iet ārā līku, un tu bišķi palaid, lai viņš dabū ieskrieties, tā ir? Nē, tas striķis jāpalaiž, lai viņam, lai vieglāk ieskrieties. Tur iekšā līkumā, ja būs bildā striķī, tad, pa iekšējo malu, lai tas ritenis pakaļ, nebraukt projām, jāpietur, jācenšās. Un tad, ja būs garā striķī, to motociklists noraus uz acis, bet, tāpēc jau jāpievelkās klāt ir. Tagad kārta pašiem jaunākajiem dalībniekiem. Te gan konkurence nav īpaši liela, taču mači tāpat ir saspringti un katra kļūda var maksāt ļoti dārgi. Kā gāja varbūt gonkā? Labi. Viss jau bija labi, vienīgi pusbraucienā sāk gāzes ķerties, un tāpēc arī otrā vieta man arī piegāja tik tuvu klāt. Izrādās, ka skiorings ir ne tikai azartiskas sacensības ziemā, bet arī lielisks gatavošanās veids motokrosu sacensībām vasarā. Sniegu slidinās, un vasarā dubļos arī ļoti labi tas ir nodara. Un tagad kārta lielajiem meistariem. Jaudīgi motocikli, ražotas riepas un citi uzlabojumi, kas ļauj sasniegt ātrumu līdz pat 80 km/h. Šajā klasē piedalās arī četrkārtējais čempions motokrosā ar blakus vāģi Ārtis Rasmanis, kurš kļuvis par lielu skioringa entuziastu. Atliek secināt, ka skiorings ir pietiekami demokrātisks sporta veids, kas dod iespēju startēt jebkāda motocikla īpašniekam. Turklāt sacensības notiek gandrīz katru nedēļas nogali, kas pulcē aizvien vairāk un vairāk braukt gribētāju. Tas arī šoreiz ir viss.